draugi, kas notiek? Es esmu Liepa, un tu skaties erudīcijas spēli Reāli. Šajā spēlē mēs uzzināsim par Latviju un tās vēsturi, par mākslīgo intelektu un atpazīstamām personībām, bet kas vēl ir lācītim vēderā? To mēs noskaidrosim pavisam drīz. Kas tad būtu šī spēle bez mazas draudzīgas konkurences? Ar mani kopā ir 3 jauni un atraktīvi dalībnieki – Everts, Aleksandra un Lotta. Tā, es ceru, ka jūs jūtaties sprigani, uzsiluši, ir pakačāti, bicepsi, ir uztaisīti visi pietupieni, lai jums būtu visvairāk enerģijas kā visā pasaulē. Jā. Paldies, Lotta! Jā. Kādam var nezināt visu par vēsturi, mākslīgo intelektu, Latviju, geogrāfiju, kultūru, tehnoloģijām un daudz ko citu. Jā, nav nemaz tik viegli satopināt to visu savā prātā. Šovā Reāli 3 dalībnieki, gluži kā pētnieki, dosies dažādu tēmu džungļos, lai atklātu ko jaunu. Pirmās 3 spēles tēmas izvēlēsies paši dalībnieki, bet 4. kārtā mēs sūtīsim viņus atpakaļ skolā. Lecam iekšā! Es domāju, mēs visi esam gatavi aicināt studijā kategorijas. Jūs sev ekrānā redzat 6 kategorijas. Tās ir sargā sevi, mēs ar Lotannu, uzmini vietu, lielāks vai mazāks, rokam pagātnē un atpazīsti robotu. Zem katras no šīm kategorijām slēpjas dažādas tēmas par dažādām tematikām, tāpēc jums jūsu izvēle ir kārtīgi jāpārdomā. Evert, tu būsi pirmais, kas atklās spēli ar savu kategoriju, bet kamēr tu veic šo izvēli, mēs iepazīsimies ar Evertu tuvāk. Everts Riekstīņš pats sevi dēvē par multifunkcionālu darba rīku. Es teiktu, ka tas darba rīks ir Šveices nazis, jo viņš spēja apvienot sportu ar mūziku, esot rezultatīvs gan basketbola laukumā, gan grupās Bukte un Olas. Ar mūziku Everts ir uz tu jau kopš bērnības. Olu koncertos viņš spēlē ģitāru. Savukārt Buktē savas virtuozās ģitārista spējas papildina ar vokālu. Evert, tev ir bijis laiciņš kārtīgi apdomāties, vai tu esi nonācis pie savas izvēles? Visi man apkārtējie, visi man tuvie zina, ka man dzīvē patīk 3 lietas – sports, mūzika un geogrāfija. Skolā arī mīļākais priekšmets bija geogrāfija. Man ir tāds sajūta, ka man ir dabas dots talants. Tāpēc es ņemšu uzmini vietu. Everts ir izvēlējies savu kategoriju, tad uzzināsim spēles noteikumus. Uzmini vietu. Mums katram jāzina sava zemīte kā sava kabata. Šajā kārtā pārbaudīsim, cik labi dalībnieki spēs savienot Latvijas vietas ar Latvijas cilvēkiem un labi zināmiem dabas un arhitektūras objektiem. Latvijas kartē ir atzīmēti 5 punkti, un dalībniekiem tie jāsvieno ar mūsu dotajiem pavadieniem. Šim nevajadzētu būt sarežģīti. Ja visas vietas atmin pareizi, tad var saņemt 5 punktus. Draugi, draugi, draugi. Jūs savā priekšā redzēsiet Latvijas karti, kurā būs atzīmēti 5 punkti, un jums, jūsu priekšā esošās bildītes, būs jāsavieno ar konkrētajiem punktiem. Ir viens liekais. Lotta, vai tu jau skaiti reliģiskos pāterus? Jā. Es skaitu, jo es ļoti nevēlējos šo uzdevumu, un, protams, ka tieši to uzdevumu arī izvēlējās. Nu, jūs tā kā sarunājuši. Es domāju, lecam spēlē iekšā. Jums ir jāuzmin, kurš no dotajiem piemēriem atbilst pirmajam ciparam. Lotta, Aleksandra, kā jums veicās ar geogrāfiju? Mēs uzzinājām, ka Everts ir kaislīgs... Geogrāfs. Geogrāfs, jā. Tiešām. Viņa vārdiem sakot, un kādas ir jūsu attiecības ar... Laikam pirms šīm bildēm man likās, ka ir labi. Un ir tagad... labi, es daudz ko zinu. Jā, es orientējos ceļos. Nē. Es vienu bildi apmēram saprotu, kur tas varētu būt, bet tā varētu būt arī liekā. Un Lotta, kā tev ar Latvijas geogrāfiju? Es esmu uz jūs, un man tāds sajūta, ka es šobrīd jūtos vēl attālāk. Vēl vairāk jūs. Jā.
Tā kā mēs esam pavisam Skaidrs. svešinieki. Jūsu attiecībās ir paņemta pauze. Jā, mums varbūt attiecības nekad nav bijušas īstenībā. Stulbi atrapties tādā situācijā. Jā. 3, 2, 1. Atklājam savas atbildes. Tā, jums katram ir domas aizgājušas pa citiem ceļiem. Ļoti labi. Tā dažādība ir dažreiz ir laba, jā. Bet noskaidrosim, kura ir pareizā atbilde. Pirmajam cipariņam pieder burts F. Geogrāfs. Nākotne, ciemats, nākotne. Otrais cipars. Mums jau ir mazliet mazāk izvēles. Bet tāpat tikpat liela neskaidrība. Es par sevi runāju, protams. Jā. Varbūt mums te iepriekš dalībnieki ir mēģinājuši dažādas tehnikas, ka viņi Nošpicot? cenšas sajust to magnētisko Auru? rezonanci ar kādu no attēliem. Varbūt tev nostrādās. 3, 2, 1. Atklājam savu izvēli. Rinkevičs un skaists tiltiņš. Atklāsim pareizo atbildi. Otrajam cipariņam pieder B. Edgars Rinkevičs. Jūrmala. Trešais numuriņš. Kaut kur Latvijas augšdaļā palikušas atbildes jau ir drusciņ mazāk. Vai šis ir tāds domājamais cietais riekstiņš? No sākuma ir laikam grūti izzīmēt, kas tā par vietu ir. Jā. Everts ir gatavs, jā? Esmu gatavs. Visi īkšķi gaisā. Aleksandra, Lota, Jā. atklājam savu izvēli. Lota ir sava ceļa gājējs Otrādi. šajā spēlē. Noskaidrosim, kurš dalībnieks ir veicis pareizo izvēli. Trešais ir A. Salacgrīva. Izcili. Dodamies pie 4. jautājuma. 4. punkts kartē. Lotai bija automātiska atbilde. Yeah. Jā, man nav ko zaudēt. Saprot? Atklājam kartītes. Tā. Domas atkal dalās. Aleksandra arī aizceļojusi. Noskaidrosim, vai dalībnieki veica pareizo izvēli. 4. punktam pieder C. Kokneses pilsdrupas. Dodamies pie 5. kārtas numura. Ir iespējas ar 2 opcijām. Evert, vai tu vēl domā? Es nevaru izdomāt tiešām. Varbūt tev vajag boliņu, rimpiņu. Es domāju, es vienkārši apmetīšu riņķī, samaisīšu, kas būs. Dari tā. Atklājam kartīti. Visi esam vienojušies vienā domā. Noskaidrosim, vai tā ir pareizā atbilde. Tieši tā. Šī kategorija gāja interesanti. Jūs gan atvienojāties, gan atkal savienojāties vienā kopumā, bet man prieks, ka Jā. beidzās pozitīvi. Tā, ir pienācis laiks noskaidrot punktus pēc 1. kategorijas. Aha, es veicu matemātiskos aprēķinus galvā, jo es ļoti labi rēķinu galvā. Ever, tev izdevās veikt pareizo izvēli, jo šī kategorija tiešām nospēlēja tev par labu. Nu jā, kā jau es teicu, 3 lietas mīlu tikai, un ģeogrāfija viena no tām. Aleksandra, ir pienākusi arī tava zvaigžņu stunda, jo tev ir jāveic izvēle par savu kategoriju. Zvaigžņu stundu izvēlē. Tieši tā. Un kamēr Aleksandra apdomā savu lēmumu, mēs paskatīsimies mazu video par viņu. Aleksandra Strauma, Latvijas televīzijas žurnāliste, kura seko līdzi gan kultūras notikumiem, gan Rīgas domas darbiem un nedarbiem. Vairāk stāsta Aleksandra Straume. Šobrīd atrodamies uz Barona ielas, un 10 minūšu laikā mums ir pabraukuši garām pārdesmit gan skūteru, gan velo braucēji. Bērnībā Aleksandra trenējās kalnu slēpošanā un ātruma skrituļslidošanā, un to mīl joprojām. Tagad viņa kopā ar draudzenēm ik septembrī dodas uz Berlīnes skrituļslidošanas maratonu, kur pierāda savu spēku 42 km garā distancē. Pēc raitā darba skrējiena Aleksandru nomierina labas grāmatas, smaržīgas sveces un pastaigas gar jūru Pāvilostā. Aleksandra, vai tu esi veikusi izvēli? Jā. Man liekas, ka mums visiem patīk sargāties, sargāt sevi, sargāt citus. Līdz ar to es domāju, ka mums ir jāiet pretinieki mīļie ar Sargā sevi 24. Lecam iekšā kategorijā Sargā sevi. Noteikumu video! Sargā sevi!
ierīces ir visur. Šajā kārtā uzdosim jautājumus par kiberdrošību un citiem ar internetu un datorzinībām saistītām tēmām. Tas izklausās sarežģīti, bet patiesībā, ievērojot vien dažus sīkus knifus, varam sevi gluži labi pasargāt no nepatikšanām. Tad nu pārbaudīsim, cik daudz par drošību internetā un citām ar informātiku saistītām tēmām zina mūsu dalībnieki. Šajā kārtā var iegūt 5 punktus. Tātad, šī būs tāda spēle par informātiku, par drošību, par dažādām datorlietām. Un, kā tev, Aleksandra, tu esi pazīstama ar Datoriem? Jā. tematikām? Tas tev ir tāds Dators es izmantoju katru dienu. Jā, telefons man arī ir. Jā, Jā, dziļāk, ka tur vajag daudz nezinu. Parasti jautāju draugam. bet tās šķiet kā diezgan spēcīgas kvalifikācijas, lai tev veiktos diezgan labi šajā kategorijā. Nu, es ceru. Tad dodamies pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums jums ir jāatšifrē, ko nozīmē www. Man liekas, ka es vispār šo jautājumu redzēju, jūs zināt, TikTokā ļoti bieži parādās tie video, kur ir amerikāņiem prasa dažādus jautājumus, un tad tur, kur ir Amerikas galvaspilsēta, tad viņi nespēja atbildēt. Un tad dažreiz, man liekas, arī šis jautājums tur parādās. Bet cerams, tu liec ļoti liels cerības uz šo variantu. Noskaidrosim pareizo atbildi. Un tik tiešām, jums visiem ir pareizas atbildes. Otrais jautājums. Kurš no šiem paplašinājumiem norāda uz attēla datni? Vai tas ir A. .ppt, B. .xls vai C. PNG? Ir dzirdēti šie nosaukumi ikdienā? Ksls. Jā. Ar tādiem strādāju ikdienā. Nē, es tagad ļoti kačāju savu ego. Man tāds sajūta. Jo man Jā? šķiet, ka zinu visu, jā. Ir tikai otrais No, jautājums. šis ir Jā, jā, bet tāpēc saku, ka es negribu laikam tos teikt skaļi, jo visticamāk trešais jautājums būs mā. Cerams, ka nē, bet tad jau redzēsim. Atklāsim otrā jautājuma atbildes. Šoreiz tu ļoti ceru, kas būs pēc tam. Ļoti ceru. Es izdomāšu vēl. Skaidrs. Noskaidrosim, vai dalībnieki atbildēja pareizi. Un pareizi atbild tiešām ir PNG. Pagaidām jums iet tā kā pa sviestu. Bet skatīsimies, varbūt trešais jautājums būs mazliet āķīgāks. Skatāmies, kura parole jūsuprāt ir drošāka? Vai tā ir A. Latva 191, B. 19, Latva izsaukumzīme 18 vai C. LATVLIA 1918. Atklāsim savas tāfelītes. 3, 2, 1. BBB, wow. Tur jau vesels mākslas darbs ir tapis. Jāliek izstādē. Noskaidrosim, vai dalībnieki veica pareizo atbildi. Jā. Yes! Tieši tā! Vai jums bija kaut kāds pamatojums, kāpēc jums šķita, ka tā ir drošāka? Izsaukuma zīmīte tur ir viens simboliņš. Jā. Tas viens simboliņš uzreiz ir. Tā ir drošība. Īšķi Tā ir visu, droši, tas jā. Tur jau pirmajā arī ir simbols. Bet man liekas, ka tā trešā viņa ir tur diezgan mazāk mānīga, jo tur ir daudz tie lielie burti, bet beigās tā simbola tomēr nav. Jā, Un kas Es tagad nev- pašlaik mūsdienu laikam pasaulē vairs nedrīkst par simboliem. Es nevarēju izšķirties starp A un B, un es vēl joprojām nesaprotu to starpību. Jā, man liekas, jo garāka parole, jo viņa ir drošāka. Jo vispār, lai B parole dators spētu uzlauzt, viņam būtu vajadzīgi 400 gadi. Labi, ķersimies pie 4. jautājuma. 4. jautājums skan šādi. Ko apzīmē abreviatūra VPN? Vai tā ir virtuālais paslēptais tīkls, virtuālais publiskais tīkls vai virtuālais privātais tīkls? Ļoti daudz tīkli. Esam gatavi atbildēt? 3, 2, 1. Vai jūs visu šo spēli vienkārši špikojat viens no otra atbildes? Jā. Nē, mēs bijām sarunājuši tā. Ok, noskaidrosim, vai dalībnieki atbildēja pareizi. Un C tiešām ir pareizā atbilde. Tieši tā, kādi jūs esat gudrinieki. Un dosimies pie kategorijas noslēdzošā jautājuma. Sēžot pie datora,
augšējai teksta malai jābūt? A. Zem acu līmeņa, B. Acu līmenī vai C. Virs acu līmeņa? Man šķiet, ka es atgriezos tikko 5. klases informātikas stundā, jo mēs ļoti runājām par datoru drošību. Atceries arī kaut ko? Jo es nē. Nē, galīgi nē. Es par šo esmu visnedrošākā. Tiešām? Jā. 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 Nu, labi, noskaidrosim, vai kāds no jums ir atbildējis pareizi. 3, 2, 1. AAB domas dalās, grupa ir izšķīrusies. Skatāmies, kurš atbildēja pareizi. A. Lotte, bet tu riskēji. Nē, es būtu. Man ir 2 varianti, bija B un C, līdz ar to. Tad vienalga būtu viens vai Tagad otrs es grāvs. zināšu. Mums vajadzētu noskaidrot punktus. Mums ir jādodas tālāk uz 3. kategoriju. Lotte, arī tev ir iespēja izvēlēties savu kategoriju. Un kategoriju, kurā tu varēsi parādīties kā visgudrākā, kā viszinošākā. Un kamēr tu veic šo izvēli, mēs iepazīsim Lotu tuvāk. Lotta Ulmane, viena no veiksmīgākajām digitālā satura veidotājām Latvijā. Sekotājiem viņa ļauj ieskatīties savā ikdienā un spīd ar humoru pilno personību. Lotta ir Latvijas interneta ilgdzīvotāja. Savu YouTube kanālu izveidoja pirms 10 gadiem, bet aizvien veido aktuālu un uzmanību piesaistošu digitālo saturu. Lotte, vai tu esi veikusi savu izvēli? Es domāju, ka es esmu, jā. Savu izvēli. Es jūtu, ka mēs ejam uz to informātiku, tām tehnoloģijām. Tāpēc es turpināšu tajā ceļā, un es izvēlos atpazīsti robotu. Burvīga izvēle. Skatāmies noteikumu video. Atpazīsti robotu. Mākslīgais intelekts. Vieniem tas ir lielākais biedrs, bet citiem labākais draugs. Reizēm mākslīgais intelekts ir tik talantīgs, ka grūti atšķirt īsto no neīstā. Kā tu zini, vai es esmu īsts? Nu, labi, esmu. Varbūt. Bet šis nav par mani. Dalībnieki šajā kārtā mēģinās atpazīt cilvēku radošumu no mākslīgā intelekta fantāzijām. Dalībnieki redzēs 2 attēlus vai tekstus. Viss, kas jādara, jāpasaka, kur no tiem ir radījis vai izmainījis mākslīgais intelekts. Šajā kārtā var iegūt 5 punktus. Šī spēle ir par mākslīgo intelektu. Aleksandra, kā ir ar tevi? Jo tu strādā žurnālistikā, tāpēc tev katru dienu sanāk diezgan daudz tekstus veidot un rakstīt. Vai nav dažreiz tā, ka tā roka slēdzās pie tā datora ierakstīt ChatGPT un uzrakst man kaut kādu Sākumā man recenziju? ir bijis, pašā sākumā, kad es sāku strādāt, tad es, tādas garas preses relīzes liku viņam konspektēt viņus, Jā. lai es varētu, tā vieglāk izlasīt. Bet tad es sapratu, ka man tas vispār nekādā veidā nepalīdz, tāpēc, ka, man tāpat ir jāiedziļinās tekstā. Un, Jā. Notikumos, kuros es braucu, ChatGPT es nevaru izmantot, tas viss ir šeit. Un Lotte, kā ar tevi? Vai varbūt tu TikTok idejas meklē ChatGPT? Iemet man kādu Es jaunu domāju, domu? ja ChatGPT domā, TikTok idejas tur varētu diezgan klišejs kaut kas sanāk. Varbūt arī kaut kas labs. Bet Jā. es ikdienā, tas ir tāds labs rīks, ik pa laikam es izmantoju kaut kādu vienkārši palīdzēt, stimulēt to prātu vairāk. Jā, Nedaudz. pamet kaut kādu domu graudu, tad tu viņu attīsti. Jā. Kategorija atpazīsti robotu. Pirmais jautājums. Jūsu priekšā ir 2 skaisti attēli. Jums ir jāuzmin, kurš no tiem ir mākslīgā intelekta veidots. Tā, vai esam veikuši izvēli? Ak, Dievs, tikko sapratu, ka es absolūti nepareizi uzrakstīju. Es atgādināšu, jūs minat, Tas, kuru kurš ir veidoja nepareizi. mākslīgais Jā. intelekts. Jā. Aha. Kurš ir robots? Atklājam tāfelītes. Man liekas, ka Domas. tur bija kaut kāds triks iekšā, ne? Es nezinu, to mēs tūlīt noskaidrosim. Skatāmies pareizo atbildi. B ir mākslīgā intelekta veidots. Tā jau man šķita, jā. Evert, kā tu zināji? Es nezinu, man likās, priekš pirmā jautājuma nebūs pārāk sarežģīti. Man liekas, šis būs tāds ievada jautājums. Tādēļ es izvēlējos tādu acīm redzamo Jā, variantu.
Dosimies tālāk. Otrais piemērs. Jūsu priekšā ir dziesmas nosaukums. Fiņķis, esam pazīstami ar Fiņķi? Klausamies! Jā, Mīļākais Jā. izpildītājs. Viens no. Sapņu sezona vai tāds slinkums? Jums ir jāmin, kurš nav Fiņķa dziesmas nosaukums. Esam gatavi? 3, 2, Paga. Jā. gatavi? 3, 2, 1. O, domas atkal vienā vilnī. Vai tā ir pareizā atbilde? Tā ir pareizā atbilde. Jūs visi laikam esat lieli Fiņķa entuziasti. Bet varbūt viņiem vajadzētu uztaisīt dziesmu sapņu sezonu. Tas vispār izklausās diezgan realistiski, jā. Mājas Noras tabakas glezna. Jums ir jāuzmin, kura nav Mājas Noras tabakas glezna. Un kuru ir izveidojis mākslīgais intelekts. Es nezinu, kādā stilā māju īstenībā zīmē parasti. Nu, māja jau malacis, vai ne? Bet es īsti nezinu, es neesmu pazīstams ar viņas to radošo. Nē, es pazīstams ar Maiju. Jā. Ar māju, nu, jā. Esam sagatavojuši atbildes? 3, 2, 1 atbildes studijā. Tā, domas dalās. Oh, no. Kāpēc tu uz Skatāmies. mani tā skaties? Kāpēc tev tāds? Man bija parasts skatiens. Ne, tu biji... Noskaidrosim pareizo atbildi. B, tomēr B. Nekas, Lotte neskumsti. Dodamies pie nākamā jautājuma. Jūsu priekšā ir Rudolfa Blaumaņa dzejolis. Evert, tu, cik es zinu, dziedi grupā. Es ik pa laikam man tur sanāk kaut ko patriņšķināt un Jā. kaut ko, kādu vārdu. Vai Jā, tu ar buktē arī rakstīji dziesmu vārdus? Jā, ir tāda lieta. Bet vai to varētu nosaukt par dzēju? Es domāju, man literatūras un latviešu valodas skolotāji teikt absolūti nē. Kā man ar Rudolfu iet? Nu, Rudolfs, mēs tieši 12. klasē ņēmām cauri to Rudolfu, un skolotāji zina, kā man vispār ir Aha, ar dzejniekiem, un viņi sapratīs. viņi nedusmosies pārāk, neturēs ļaunprātu. Es nezinu, bet es domāju, ka nē, jo ļoti forši skolotāji. Jā. Šautauts Gunitai. Tātad dzejoļi ir sakojoši. Uzlacot saulīta smejas labrīt, cīruļi debesu dzidrumā slīd. Nebeidz tur trili un tralināt, ziedonis klāt. Vai B variants - saulīta smaida, zelta stari krīt, laukos ziedi danco, krāsa, prasmē cilt. Koku zara šūpojas, vēštos rotā, kā svētku dziesma, ko dzied sirds un dūda. Šis bija kārtīgs mēls mežģis. Atklājam tāfeles. Vai B ir pareizā atbilde? Jā. Man liekas, ka šeit bija diezgan skaidrs saprotams. Viņam neiet ar tām atskaņām. Jā, Beigās. jā. Tilts ir arī Tu- ļoti dīvains. Bet Tur arī vēl tam saulīte datoram. smaida. Bet saulīt dažreiz smaida. Jā, bet Rudolfs Blaumaņs tā neteikt. Tu viņu pazīsti personīgā līmenī? Jā. Jūs kā vesels radinieki viens Es otram. jūtu viņu, jā. Dodamies pie noslēdzošā kategorijas jautājuma. Tukuma pilsētas logotips. Mākslīgā intelekta radīts logotips. 3, 2, 1. Tā. Vai kāds ir atbildējis pareizi? A ir pareiza atbilde. Wow, esmu šokā. Aleksandr, tev varbūt jāizbrauc uz to tukumu. Pēc Jau smukuma. Es Ja, uz tukumu pēc smukuma. Tieši tā. Ne, tu jau tāpat esi ļoti skaista. Tev tur nav ko meklēt. Tā, kategorija ir noslēgusies, un mēs esam gatavi paziņot iegūto punktu skaitu. Nevajag skumt un bēdāties, jo visa spēle var izmainīt savu gājienu pa 180 grādiem. Jo klāt ir 4. kategorija - atpakaļ skolā. Šajā kategorijā jums Latvijas televīzijas mēdīju akadēmijas jaunieši uzdos jautājumus par skolā apgūstamo vielu. Būs jautri! Skatāmies noteikumu video! Atpakaļ skolā! Skolā mums ir jāzina viss par visu. Jābūt matemātiķiem, jārunā vairākas valodas.
jāpiedalās ķīmijas eksperimentos. Jāglazno, jādzied, jāsacer dzejoļi un vēl. Vai mūsu dalībnieki atceras, kā tas ir būt skolā un apgūt tik plašu tēmu klāstu? Pārbaudīsim to, nosūtot viņus atpakaļ skolā. Šajā kārtā skolēni pārbaudīs dalībnieku zināšanas, uzdodot jautājumus par tēmām, ko apgūstam skolā. Šī kārta var izšķirt spēles iznākumu, jo dalībnieki var iegūt 10 punktus, 2 par katru pareizu atbildi, lai uzvar labākais. 10 punkti. Draugi, liels cipars. Vai jūs jūtaties gatavi? Everta, tu vēl mācies skolā, vai ne? Jā, es tikko pabeidzu 12. Tikko pabeidzu. Tad jau tā būs diezgan svaiga atmiņa. Jā, cerams. Cerams, tā viela kaut kur ir vēl Jā. iespiedusies. Jā. Ķeramies pie pirmā jautājuma, kuru dalībniekiem uzdos Gabriels. Cik procentos ir 6,15 daļas? A. 3,5%, B. 40% vai C. 45%. Tā, draugi, jums ir jāizsaka 6,15 daļas procentos. Kā jums iet ar tiem procentiem? Man tā likās grūtākā tēma matemātikā. Es matemātikā, katastrofāli slikti bija. Katastrofāli. Man tā šķiet, protams, es pabeidzu skolu, tas nozīmē, nebija tik slikti, bet, jebkurā gadījumā, matemātika tālākais, ko es varu iedomāties, ka es gribētu atgriezties skolā, tā noteikti nebūtu matemātika, ko es mācītos vēlreiz. Bet tieši varbūt vajadzētu. Tā, pagaidām jums izskatās tukšas tāfelītes. Vai šis ir tāds izaicinošais jautājums? Es gāju fizikas matemātikas klasē, un man šis ļoti sāp, ka man ir ļoti grūti šo izdomāt. Lota. Es jūtos, šis ir tas jautājums, manuprāt, kas mani vai nu iegāzīs, vai nu pacels ego, un tad es varu neuztraukties vispār atlikušo spēli. Jā, šis ir tas jautājums, tāpēc veids pareizo izvēli. Paldies! Draugi, mums būtu pienācis laiks atbildēt. Parādam tāfeles. Tas jau ir kļūst par hashtagu. Noskaidrosim no Gabriela, kura tad ir pareizā atbilde. Un pareizā atbilde ir 40%. Man šķiet, jā, tā ir pareizā atbilde. Tev šķiet. Pareizā atbilde bija B. Bet drīkstēji rēķināt? Drīkstēji rēķināt, protams. Jā, ok. Tu galvā centies? Nē, es rēķināju uz tās tāfles, kas cits nerēķināju, es domāju, šmalcos. Man nebija ko rēķināt. 6 dalīts ar 15 un dabū 40%, protams. Es pakļāvos satraukumam savam. Nekas. Es domāju, tu esi atpakaļ uz zirga un gatava mesties iekšā otrajā jautājumā, kuru uzdos Rudolfs. Kurš no šiem vārdiem nav vārda kaķis sinonīms? Peļu junkurs, incis vai murcis? Tad kurš nav sinonīms? Vai kāds kādreiz ir dzirdējis izteicienu peļu junkurs? Jā. Tiešām? Jā. Vai jūs tā aktīvi saucat savu kaķi? Nav kaķa, bet es esmu dzirdējis, ka cilvēki tā saka. Peļu junkurs. Man liekas, tas vispār kaut kāda aizpagājušā gadsimta izteiciens. Man ir kolēģis, kurš ļoti bieži šo vārdu izmanto. Tā kā sveic no tevi? Vai? Nē. Klausītājs. Peļu junkuriņu. Jā. 3, 2, 1. Rudolf, kura ir pareizā atbilde? Pareizā atbilde ir murcis. Tomēr pareizā atbilde ir C. Tā, dodamies pie 3. kategorijas jautājuma. Visi organismi ieelpo skābekli, bet ko tie izelpo? A. Ogļuskābo gāzi, B. Slāpekli vai C. Metāna gāzi. Šeit Evertam nevajadzēja ilgu laiku pārdomām. Tur atbilde jau bija tapusi pirms jautājums bija izskanējis. Bija tāda lieta, jā. Esam gatavi atbildēt? 3, 2, 1. Es tagad sapratu, es varu atbildēt pareizi. Noskaidrosim pareizo atbildi. Pareizā atbilde ir A. Ogļuskābo gāzi. Tieši tā! Izcili! Noskaidrosim nākamo jautājumu.
Cik ilgi iesaka bērniem un jauniešiem nodarboties ar fiziskām aktivitātēm katru dienu? 30 minūtes, B 40 vai C 60. Lotte, kā tev ar tām fiziskajām aktivitātēm? Uz jūs vai tu? Man patīk paskriet, man patīk staigāt, man patīk iet uz sporta zāli. Ko tu sporta zālē dari? Leg day? Nu, nevar redzēt. Var ārpēc, man acis jau šilpst. Man jau viss šilpst. Un kā pārējiem? Ever, tu nodarbojies ar kādu sporta veidu? Tu teici, ka tava kaislība ir sports? Jā, es nodarbojos ar sporta veidu. Es nodarbojos ar basketbolu. Jā. Un kā tev, Aleksandra? Tu vai jūs attiecības? Tu, noteikti tu. Un ko tu dari? Pa ziemu kalnu slēpošanu. Un vasarā ir skrituļu slidošana, bet tāda, profesionālajā ievirzē vairāk. Tev ir tādi nestandarta sporta veidi? Tas, kur vecāka aizsūtīja, tur arī esmu palikusi. Atklājam savas kartītes. Tā, vai tā ir pareizā atbilde? Pareizā atbilde ir 60 minūtes. 60 minūtes? Tomēr 60 minūtes. Jo tā, ja skatās uz visu dienas laiku, tās 60 minūtes jau laikam nemaz nav tik daudz, jā. Es laikam reiķināju pēc tā, cik garas ir parasti skolēniem stundas. 40 minūtes, jā. Un tad bija tāds, kā jau 40 minūtes. Tā, esam nonākuši 3. kategorijas pēdējā jautājumā. Metamies iekšā. Es šobrīd lasu krāsainās pasakas. Tavs uzdevums ir uzminēt, kurš ir šīs grāmatas autors. Es jums došu atbilžu variants. A variants – Vīsma Belševica, B variants – Ojārs Vācietis vai C variants – Imants Ziedonis. Kurš ir krāsaino pasaku autors? Šis tiešām atmet atpakaļ uz kaut kādām pirmajām klasēm. Jā. Man liekas, ka visi skolā lasīja krāsainās pasakas kaut kādā brīdī. Visi vai viņa mammas? Kā kurā gadījumā. 3, 2, 1, parādam tāfelītes. Noskaidrosim, kurš no dalībniekiem atbildēja pareizi. Un pareizā atbilde ir C. Imants Ziedonis. Tieši tā, Ever, tev pat nebūs jāatvainojas savai skolotājai. Paldies! Un ar to arī ir noslēgusies 4. kategorija. Pie manis ir nonākuši apkopotie punkti par visām 4 kārtām. Dalībnieki, vai jūs esat gatavi uzzināt rezultātus? Jā! Un Lotte, sāksim arī ar tevi, jo tu ierindojies 3. vietā ar 15 punktiem. Super! Paldies! Tālāk. Un pirmo vietu šodienas spēlē ir izcīnījis vai izcīnījusi Everts ar 21 punktu! Draudzība. Un Aleksandra ierindojas 2. vietā ar 17 punktiem. Izcili, kāda jūs gudra komanda! Un tagad laiks ielūkoties spēles reāli kopvērtējuma tabulā. Ģeogrāfijas zināšanas ļāva Evertam uzvarēt šajā spēlē. Vai viņš arī ir šova kopvērtējuma līderis? Jā! Un nē, viņš ir sakrājis tikpat daudz punktu, cik pludmales volejbolists Ardis. Kaut kā mums šis būtu jāatrisina. Liepa, es ļaušu tev ar šo tikt galā. Paldies jums, jūs bijāt vienkārši abroši. Evert, tu ar vēl vienu mūsu spēles dalībnieku Ardi esi ierindojies 1. vietā. Tāpēc mums būs vajadzīgs mazais superfināls. Šis ir spraigākais brīdis šajā spēlē, jo pēc pirmās spēles Ardis izvirzījās vadībā ar veselu 21 punktu.
Taču pēc pēdējās spēles Everts mūs pārsteidza, iegūstot tieši tādu pašu punktu skaitu. To mēs tā nevaram atstāt. Mums ir jānoskaidro, kurš ir īstais erudīcijas spēles reāli uzvarētājs. Jau jūtam. Un šīs daļās trofejas ieguvējs. Lotanna jums ir sagatavojusi veselus 4 jautājumus, kas pavisam var izšķirt visu spēles likteni. Ardi, kā mēs visi zinām, tu pēc pirmās spēles izvirzījies kā līderis. Vai tev jau tā situācija nešķita pārāk komfortabla? Un tagad, kad Everts ir ieradies, gatavs ar tevi cīnīties, kādas ir sajūtas? Es tomēr esmu sportists, un vienmēr tev būs tas fināls, un būs tās cīņa, katra cīņa no jauna. Jā. Šis ir fināls, ir patīkami būt līderim, bet tagad rezultāts ir 0-0. Evert, vai tu esi gatavs šim liktenīgajam momentam? Es domāju, ka jā. Tu mājās kārtīgi gatavojies, lasīji enciklopēdijas un atkārtoji reiz rēķinu? Jā, es sazvanījos ar māmu katru vakaru, viņa man palīdzēja. Ir tīpaši ar reizrēķinu. Tas tev pieklibo? Tas man pieklibo, ir kāds laiks pagājis kopš reizrēķina. Tāds aizdomāšanās par to. Lotanna, vārds tev. Sveiki, mani mīļie draugi! Latvieši un kartupeļi ir divas nedalāmas lietas. Šķiet, ka latviešiem kartupeļi asinīs plūst. Bet jautājums tev, cik vārdos latvieši var nosaukt kartupeli? A. 4, B. 10, C. 18. Evert, tu ar kartupeli esi uz tu vai uz jūs? Zini, kartupelim draugs. Es laikam neesmu kartupels. Ir tīpaši uz vārdiem. Jā. Es kartupeli saucu par kartupeli vienkārši. Atbilde ir pierakstīta. Nu tad 3, 2, 1. Atklājam tāfelīti. A var būt vai B? 2 dažādas atbildes. Lotanna, kura ir pareizā atbilde? Pareizā atbilde C. 18. Ai. Tomēr tie kartupeļi jums nav tik pazīstami. Nu, man te kāds ir pačukstājis pāris no vārdiem. Rācenis. Rācenis, man liekas, ir dzirdēts. Rācenis, man liekas, Omas bieži izmanto. Vēl ir buļļba un tupenis. Es savus draugus dažreiz par tupiņiem saucu, ka viņi kaut kādas stulbas rīcības dara. Dosimies pie spēles otrā jautājuma. Šis hormons tiek dēvēts par prieka hormonu un ir atbildīgs par labu garastāvokli. Kā to sauc? A. Dopamīns, B. Insulīns vai C. Adrenalīns? Atklāsim jūsu izvēlētās atbildes. Tā. Varbūt tu šodien esi ļoti šaubīgs. Jā. Klau, bet tev ir jātic sev. Abi jūs esat veikuši vienādu atbildi. Noskaidrosim, vai tā ir pareizā. Un pareizā atbilde ir A. Dopamīns. Spēle ir mazliet jāsasina, tāpēc dosimies pie trešā spēles jautājuma. Cilvēkam ir daudz dažādu orgānu, kuri pilda daudz dažādas funkcijas, bet kurš gan ir lielākais? Atbildes varianti A. Zarnas, B. Āda vai C. Asinsvadi. Atklājam tāfelītes. B un B šoreiz Everts nešaubās, bet noskaidrosim, vai tās ir pareizās atbildes. Pareizā atbilde B. Āda. Rezultāts pagaidām neizšķirts. Jūs turpināt iet roku rokā, pēdi pie pēdas, bet varbūt 4. jautājums tomēr spēs visu mainīt. Lotanna? Ar kādām vielām ir bagātīgs biezpiens, siers, liesa gaļa, olas, zivs un pākšaugi? Atbilžu varianti A. Olbaltumvielām, B. Ogļhidrātiem vai C. Taukiem. Šo stundu es diezgan labi atceros no bioloģijas. Man bija ļoti grūti atšķirt, kuras ir olbaltumvielas un kuri ir ogļhidrāti. Vai jūs zinat atšķirību starp abiem? To vajadzētu zināt. Ja? Tagad jau es arī tā kā zinu. Noskaidrosim, kādu atbildi izvēlējās spēles dalībnieki. A un A. Atkal esat vienā vilnī. Noskaidrosim, vai tā ir pareizā atbilde. Pareizā atbilde A. Olbaltumvielām.
Tik tiešām olbaltumvielas. Tam mēs līdz vakaram. Man reāli tāds ir, kāds mums padodās vienreiz. Draugi, mums vēl joprojām ir neizšķirts rezultāts. Es jums uzdošu jautājumu ar 3 atbilžu variantiem, un tā mēs spēlēsim līdz pirmai nepareizai atbildai. Lecam iekšā. Pirmais jautājums. Kura no šīm formulām jāizmanto, lai aprēķinātu kustības ātrumu? A. Ceļš dalīts ar laiku. B. Laiks dalīts ar ceļu. Vai C. Ceļš reizināts ar laiku. Un parādam savas tāfelītes. A. Tā ir pareizā atbilde, draugi. Te var nopūsties, te jūs neesat apētinājuši nevienu matemātikas skolotāju. Vai esam... Es veicu savu matemātikas skolotāju. Tad šķiet, viņa atbalsta tevi šobrīd. Ieķērusies dīvānā. Cer par tavu uzvaru. Protams, es domāju, ka viennozīmīgi. Varbūt tev viņai vajag nodot kādu sveicienu. Čau! Izcili, neko vairāk nevajadzēja. Otrais jautājums. Cik kultūrvēsturisko novadu ir Latvijā? A. 3, B. 4 vai C. 5? Jā, es atceros. B. Tad jūs abi izvēlēties B. B tomēr nav pareizā atbilde. Ir 3? 5. Nē, ir 5. C bija pareizā atbilde, jā. Sēlī ieskaitīja. Jā. Trešais jautājums. Saspicējam ausis un smadzeni. Kas ir noveles Nāves ēnā autors? Nāves ēnā, man liekas, ir ļoti populāra literatūras skolās. Un jums ir arī atbilžu varianti. Tie skan A. Rudolfs Blaumanis, B. Blaumaņu Kārlis vai C. Aleksandrs Grīns. Viens no šiem vīriem ir Nāves ēnā autors. Tikai kurš? Atklājam tāfelītes. C un A mums ir zināms uzvarētājs, jo viens no jums, diemžēl, ir nošāvis greizi ar šo jautājumu. Everts kā savu atbildi izvirzīja Rudolfu Blaumani, taču Ārdis izvirzīja Aleksandru Grīnu. Nāves ēnā autors ir Rudolfs Blaumanis, tāpēc Everts ir arī erudīcijas šova reāli uzvarētājs. Šī balva pienākas tev. Lolo, uzliecis vislielākā balva. Mēs varējām sadalīt. Bija prieks. Atbildi tev palīdzēja. Jums ir arī sarūpēts maz dāvaniņas, lai tu pārāk neskumsti, tad tev būs pāris prieciņi. Un Evert, tev vēl ekstra prieciņš kā uzvarētājiem. Kā tu jūties? Vai tu esi ekstāzē? Ventspils vada kausu mājās. Jā! Jautāt Ventspilī. Ar to mēs sakam jums, mīļie skatītāji, vismilzīgāko un sirsnīgāko paldies. Paldies, ka skatījies un bija ar mums. Tiekamies! Mums būs United in Circle, yes? Jā, super. Tiešām. Bet man reāli likās, ka es te būšu tā kā līdz 1 naktī. Jo man likās, jūs abi divi esat tādi kā stubborn, ka jūs paliktu pie tā, ka jums ir jāuzvar. Neviens viņu padot. Jā, nē, nekāda padošanās vispār. Es domāju, ka man literatūra iegādīs. Nē, tupeņi tev varēja iegāst. Tupeņi man varēja reāli.